ka es ar viņu ļoti lepojos un paredzu viņa ļoti spožu nākotni. Dēļ kā? Tātad, tie, kas zina, diagonālās riepas ir cietāks, tad ļoti pateicīgas pret kaut kādām caurdušanām, pret kaut ko tādu. Un kā šis reiz arī ir komunālais traktors, kas strādā dažādas darbus. Gan tīru sniegu, palīdz granti iekraut automašīnās, tāpatās ekskavators, kas var izraukt bedri, kur vajag. Un šis būs pateicīgs par caurdušanu. Konkrētās riepas nāk no Indijas, un konkrētām riepām ir 5 gadu garantija. Tad ir informācija arī no traktorista, tā kā šīs riepas, es negribu kļūdīties, tas bija, kad viņas uzmontētas decembrī vai janvārī, un tad pārbraucieni salīdzinājumā pret tās, kas bija iepriekš traktoristam bija radiālās riepas, ko viņš arī teica, jā, viņas bija platākas, protams, bet pārbraucienos, braucot no viena pilsētas gala uz otra, to vispār nejūt. Kaut gan šīs ir diagonālās, šīs ir cietākas, tā kā es stāstīju, ja? Tad kaut kur vienīgais ir braucot kaut kādā karjerā, kur ir smiltis, protams, viņš vairāk izjūt, ka riepas iegrīst. Tas ir to, ko es stāstīju par radiālajām diagonālām.